Paskaidrošu, ka šajā biznesa modelī pastāv divas puses. Viens ir tas, kas atnes naudu, kuram varbūt pašam ir mazāk laiks un zināšanas, kā realizēt darījumu. Otrs savukārt atnes pašu darījumu, ir zināšanas, kā viņu realizēt, un ir laiks. Tas nozīmē, ka abas šīs puses viena bez otras īsti nevar darboties un ir vajadzīgi viens otram. Protams, katrai no šīm pusēm ir savi nosacījumi, tāpēc ir jāmeklē tas pareizais fits vai sadarība savstarpējā, ir savstarpēja vienošanās par kopīgiem mērķiem un savu pienākumu un atbildības. Tāpēc īsti neredzu, kuru no pusēm varētu nosaukt par starpnieku. Par lemtiesībām gan ir atšķirības, skatoties, kāds tas sadarbības modelis, vai finansētājs iet kā vienkārši aizdevējs, vai abas puses iet kā partneri, tad tur ir savas nianses. Un ja vispār pafilozofē par lemtiesībām un kas kam pieder, tad jau es gribētu teikt, ka lielākā daļa īpašumu, biznesu pa lielam vispār pieder bankām un finansētājiem. Un mēs pārējie iedzīvotāji parasti esam pa lielam tikai lietotāji. Kā jums liekas? Ir tā vai nav?